Pļavā ir daudz un dažādu augu, bet krāšņi ziedoši augi pļavā ir liela vērtība, jo tie piesaista kukaiņus, kukaiņu putnus, un tie ir tāda dzīvības tīkla laba sastāvdaļa. Un arī jūs varat pārbaudīt, vai jūsu pļavā notiek dabiskošanās, vai tur ir diezgan liela sugu daudzveidība. Un viena no metodēm ir paskatīties, cik daudz krāsu ir jūsu pļavā. Ja tur vienkopus jūs varat saredzēt vismaz 3 dažādas krāsas, tā jau varētu būt laba zīme, ka pļavā ar sugu daudzveidību viss ir kārtībā. Piemēram, šeit mēs redzam vienkopus gan pļavas dzelzeni, kas ir violetā krāsā, gan balto pīpeni, gan arī asiņszāli, kas ir dzeltena. Un, protams, mums ir arī birstols nārbulis, kurš apvieno daudzas dažādas krāsas, bet ja mēs iestamies vēl niansēs, tad ir arī purva gandrene, kas ir viegli rozā, un kaut kur pa pašu apakšu pļavai dzīvojas parastā ziepenīte, kas ir skaistā debeszilā krāsā. Pat nav 3, ir krietni vairāk. Šī ir diezgan daudzveidīga pļavas daļa. Kā zināt, kuri tie krāsainie ziedošie augi ir tie labie augi pļavā? Tur var palīdzēt ziedu pļavu sugu katalogs, kas ir publicēts ziedu pļavu mājaslapā. Šo katalogu jūs varat ielādēt un turēt sev kādā viedierīcē, viņš vienmēr jums būs līdzi kabatā. Un tur ir apkopotas gan netik labās pļavas sugas, dažādas ekspansīvās, invazīvās un arī dabisku zālāju raksturīgās sugas, kas ir sakārtotas pa krāsām. Un šeit mierīgi apskatot attēlus var saprast, kuras tad ir tās labās pļavu sugas, un tas var palīdzēt jums viņas atpazīt.